Veimāras putnu suns ir universāls medību suns, kas ir piemērots visa veida medībām. Vēsturiski tie bija radīti lielo dzīvnieku medīšanai, tātad dzinēju medībām un asinspēdei, bet laikam ejot, tie pārkvalificējās par universāliem suņiem, un ar tiem var medīt arī putnus. Daudzās valstīs veimāriešus izmanto tieši putnu medībām. Latvijā ar putnu suni mēs varam medīt fazānus, kurus audzē un pēc tam izlaiž brīvībā, vai arī slokas. Sloka ir ļoti interesants putns, kas dzīvo mežā, barojās ar tārpiem, un, lai tās atrastu, ir apmēram jānoprot, kurās vietās, kādās dzīvotnēs, kādos apstākļos tās varētu sameklēt. Zinot to, var doties ar savu jauno putnu suni loku meklēšanā. Pat, ja tās nav medību platības, tik un tā var iet un meklēt un ļaut sunim strādāt, un tas ir arī viens no svarīgākajiem un labākajiem paņēmieniem, kā iemācīt sunim strādāt. Daudz mednieki domā, ka slokas Latvijā medīt ir aizliegts, tāpēc, ka iestājoties Eiropas Savienībā, tika pieņemti Eiropas Savienības normatīvi akti, kas paredz, ka pavasara medības ir aizliegtas, pavasara putnu medības, bet slokas ir atļauts medīt rudenī. Vienīgā problēma tāda, ka šīm medībām ir vajadzīgs apmācīts putnu suns, un, lai viņu iemācītu pareizi strādāt un meklēt slokas, ir vajadzīgs laiks. Mūsu apstākļos daudzi jauno putnu suņu zemnieki izmanto putnus, kas ir izaudzēti nebrīvē, piemēram, paipalas vai fazānus vai baložus. Putnu suņi diezgan ātri saprot, ka tas ir mākslīgi uz lauka izlikts putnus, apstākļi nav īsti, un tādēļ daudzi no tiem iemācās putnam skriet virsū. Manam jaunajam sunim ir ļoti liels medību azarts, un tas arī viņu triec uz priekšu un liek skriet virsū putniem, cerībā, ka izdosies noķert to putnu, bet tā tas nav. Lai izlabotu šādu attieksmi, pareizāk sakot, parādīt sunim, kā ir pareizi jāstrādā tandēmā ar saimnieku, ir jādodās īstās medībās vai dabā meklēt putnus arī ārpus medību platībām. Rudens, laiks no oktobra 2. nedēļas līdz decembra vidum un pat vēl vēlāk, ir ļoti pateicīgs periods, kad var meklēt slokas. Tās mūsu valstī dzīvo uz vietas vai arī migrē pāri, un tas ir ļoti piemērots laiks, lai mācītu jaunu suni. Video beigās jūs redzēsiet, kādu progresu izdevās sasniegt, kā suns ir iemācījies saost, parādīt un pielavīties slokām, par ko man ir ļoti liels prieks, jo šī ir viņa pirmā sezona uz slokām. Kopumā mēs esam bijuši tādās medībās pēdiņās apmēram 10 reizes, un suns ir iemācījies un sapratis, ka nevar uzreiz skriet putnam virsū, un beigās arī saprata, kā ir jāstrādā sloka.